Čau visiem! Diev un Emīls! Un jūs skatāties Mēs ar brāli kolosāli! Jums ļoti patīk anekdošu challenge, tāpēc šodien būs anekdošu challenge. Un starp citu, liels jums paldies par visiem tiem, kuri piesakoja Kamelian Instagram profilam, jo viņai jau tagad ir pāri 1000 sekotājiem. Liels jums paldies, un Kivī to ļoti novērtē, vai ne, Kivī? Draugi, mēs atvainojamies, ka mums nebija veselas gandrīz 2 nedēļas video, jo mums tam bija nopietns iemesls. Jā, tam tiešām bija nopietns iemesls, jo mēs jau čakli sākām strādāt ar televīziju, tas ir tas iemesls. Un tie, kur vēl nezin, tādā mums būs pēc jau jaunā gada. Tad, kad atsāksies skola, mums būs jauns raidījums LTV 1. kanālu. Un mums jau, tagad skola sāksies, mēs jau svētdienās 11:45. Mums būs raidījums. Un mēs tiešām ļoti čakli strādājam, mēs tiešām nevaram sagaidīt, jo tas ir interesanti. Un cik lēni Kivī iet, tas arī ļoti interesanti. Viņa varētu vērot stundām ilgi. Wow! Un vēl viens jautājums. Mūsu tētis arī ir atsācis vlogot. Jā, un viņš tagad publicē visādus vlogus, visādas lietas apskatus. Maziem brāļiem. Jā, arī ar maziem brāļiem. Un jā. Visu malā un stāstam anekdošu challenge. Jā, noteikums jūs jau zināt, tā mēs izstāstam visu anekdotus. Augšai burtiņš, tur būs Ieva un Emīls, un jūs varēsiet izvēlēties, kur anekdots jums vairāk patīk. Starp citu, tagad iekomentējiet, kā jums liekas, kura anekdots būs interesantāks. Ok, sākam? Neviens jau nezinās. Bet lai pamēģina uzminēt. Nu, labi. Tas ir kā. Akmeņšērs papīrīts, 1, 2, 3. Akmeņšērs papīrīts, 1, 2, 3. Akmeņšērs papīrīts, 1, 2, 3. Mana pirmā anekdota ir šāda. Rudais saka plikpaudim, kas tikko mājās nebija, kad Dievs dalīja matus. Nē, biju, bet deva rudus, es neņēmu. Man kāmītis nomira. Kā vienkārši nomira? Nē, bliņ, ar specefektiem. Mana otrā anekdote. Aizsūtīja savējo pēc kartupeļiem. Viņu mašīnu nobrauca. Ak, Dievs, kas tagad notiks? Ko tagad darīsi? Nu, nezinu, laikam arī izsvārīšu. Ko dari? Atmazgāju naudu. Es iesaistījies kaut kādā netīrā biznesā? Nē, vienkārši kaķis maku piečurāja. Sēžu kafejnīcā, un mana pēdējā anekdote. Sēžu kafejnīcā, čalis pienāk un saka, meitenīt, drīkst savā vietā samaksāšu? Nu, es jau neapjuku, es no somas paņēmu un izvilku arī rēķins par apkuri, elektrību, ūdeni. Visu. Mana trešā. Tu Kivī pa kaklo rasti. Kaķis pieiet pie bļodiņas un skatās, fuj, griķi. Nākamajā dienā, fuj, vakardienas griķi. Un nākamajā dienā, o, griķi! Un ko, draugi, šīs bija mūsu 6 anekdotes. Un balsojiet, kuram ir labākas. Kā arī priecīgu jauno gadu, kurš to ne tikai būs, bet vēl nedēļa būs. Kāda tev nedēļa? Vēl nedēļa tūlīt būs. Tūlīt beigsies šādā nedēļa, tūlīt. Paklausies, tad 29. Es zinu! Jā! Kā mēs kāvjamies? Vēlreiz patīk. Nu tad, draugi, balsojiet, kuram bija labāk. Tur ir burtiņš vai tur ir burtiņš, man nav jausmas. Tur, jā. Un tad balsojiet, kuram labāk sanāca. Vai Emīls, vai Ieva, vai Kivī, kurš sēdēja. Un neko nedarīja. Jā. Laikam staigāja. Ja tur būs Kivī, tad točni visi balsos par Kivī. Jā. Atā. Paldies, skatieties šo video tā.